vērtību sistēmas, viņas vienā mirklī tas clash notiek, un to clash mēs ļoti labi redzam šobrīd. Legālie, nelegālie imigranti un bēgļi. Glābiņš Latvijas ekonomikai vai draudz Latvijas un Eiropas pastāvēšanai? Eiropa vēsturiski ir pielaidusi kļūdu, ir ielaidusi šo sērgu, ar kur šobrīd vienkārši lieki cīnās. Ir arī skaidrs mūsu kontekstā, kad mēs esam ielaiduši šo jautājumu tik tālu, ka mums demografijas jautājums ir jābūt par numuru 1 jautājumu katrā lēmumā, ko mēs valdībā un saimā pieņemam, jo tas ir Latvijas nācijas pastāvēšanas jautājums nākotnē. Un šobrīd viņš jau nonāca līdz matemātiski kritiskai robežai. Tāpēc, ja mēs gribam likt galdā šobrīd tādus milzus projektus kā Rail Baltica, piemēram, un tik īsā laikā gribam paveikt daudz soļus tagad, kas mums spiež laiks, tas nozīmē milzu būvniecības apmēru. Mums vajadzīgi daudz inženieru, mums vajadzīgi daudz celtnieku, mums vajadzīgi daudz vadītāju, braucēju, vienlaicīgi tūlīt pat. Tad neizbēgam mums nāksies domāt par to, kā mērķiecīgi piesaistīt šādus speciālistus. Un es uzskatu, ka tur ir jārisina tas jautājums, kā Dubajā, kā to Ārābu Emirāti dara, kur arī es esmu strādājis pat gadu. Tu vari ierasties valstī tikai tad, kad tev ir kontrakts, un tev nav kontrakts, darba kontrakts beidzās, tu vairs valstī atrasties nevar. Tad tu izpildi mērķi, saņem par to savu atalgojumu, un tu neesi pastāvīgs šīs valsts iedzīvotājs. Vai tev liekas būtu pareizi, ka robežsargi drīkstētu šaut? Tā kā šobrīd pret Latviju, un es to redzu kontekstā arī, tā kā es vadu Baltijas jūras parlamentāro valstu drošības un enerģētikas komisiju, tad es redzu, ka šī problēma ir visu mūsu pierobežu valstu, un šis nav jautājums par bēgļiem. Šis ir hibrīda kara ierocis, ar kuru palīdzību destabilizē un mērķiecīgi destabilizēt grib ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un arī Somijas valstu robežas un sistēmu. Tā kā šeit, un Polija tai skaitā, tā kā mēs esam daudz par to runājuši savā starpā, tad pirmkārt šo jautājumu nevar tikai Latvijā. Šis jautājums mums visām 5 valstīm kopā ir jārisina, lai nebūtu atšķirības starp valstīm. Un es uzskatu, ka mēri ir jāpalielina. Vai jautājums, vai tas ir dot tūlītēji šaut, nav manā kompetencē, bet noteikti atstāt, kā tas ir tagad, nevar. Vienkārši uzlikta sēta, kā tas ir šobrīd, nerisinās jautājumu. Tur ir vajadzīgs sinhronizēt arī digitāli šī sistēma, aprīkot ar sensoriem, un šī monitorēšana jābūt ir nevis tāpēc, ka tur kārts ir pārgriezts caurumu, bet jau arī daudz modernākā līmenī. Ar ko atšķiras nosacītie Somālijas bēgļi no Ukrainas? Somālijas konkrētie, vai viņi ir mērķiecīgi angažēti caur Baltkrievijas un Krievijas aģentūrām, konkrēti piešķirt līdzekļi mērķu zemēs, kur viņus angažē un izmanto politiski novirzot caur Minskas lidostu, un valsts līmenī tiek koordinēti šie jautājumi. Tā ir būtiska atšķirība kā kara bēgļi, kuri tiešām meklē patvērumu, nevis ir ekonomiskie bēgļi, kas meklē, un kuri pārsvarā tie ir vīriešu kārtas pārstāvi, kas vienkārši meklē. Ne jau Latvijā viņi obligāti grib nosēsties, viņi grib nosēsties zemēs, kas ir Zviedrija, kas ir Vācija, kur ir daudz lielāki šie sociālie pabalsti. Visnotaļ es 13 gadus esmu strādājis ar Nīderlandi, un es redzu, ko nozīmē arī šo bēgļu vai imigrantu, legāli, nelegāli imigrantu komūnas. Ja. Šīs komūnas pa daudziem šiem gadiem, pat paaudzēs, nav spējīgas tieši savu šo atšķirīgo pārliecību ģimenes vērtību dēļ nav spējīgas integrēties līdz galam. Ir jābūt mums radnieciskākām tautām, ja mēs vispār par to runātu, par integrāciju. Tāpēc saliekot kopā šīs dažādības, šos
vērtību sistēmas, viņas vienā mirklī tas clash notiek, un to clash mēs ļoti labi redzam šobrīd Eiropā. Ja mēs paskatāmies uz to lielo bildi, tad musulmaņu valstis, izmantojot arī šo ticības kā ieroci, tā vārdā mērķiecīgi ļoti plešās pasaulē. Tas ir ārpus valstu jautājumu, tas ir ārpus valstu robežām. Tas jau ir tāda plašāka cīņa starp kristietības valstīm, starp kristietības un musulmaņu valstīm. Viņi ņem virsroku. Viennozīmīgi virsroku ņem arī ar to, ka viņu ģimeniskumā, teiksim, ģimenes standarti, dzimstības daudz augstāk šī dzimstība, kur viņi var ar savu skaitu vien pret Eiropas šo konservatīvo. Mēs redzam, visas Eiropas valstīs ir ļoti slikti šie dzimstības rādītāji. Demografiskais jautājums ir ļoti akūts visā rietumu pasaulē, un tā skaitā Eiropā, vecajā Eiropā. To nevar nosaukt par karu. Tas ir ārpus tādām, tas nav kontrolēts vienas valsts uzbrukums citai valstī. Tas ir vairāk tāds, teiksim, ticības jautājums, kurš jau pāri robežām tiek virzīts. Es nesauktu to par karu, es to sauktu par kontroli, valdīšanu, bet ne karu izpratnē. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.